Kādas ir cenu kategorijas, iegādājoties, piemēram, tādu plānu savam dārzam? Pie mums dārza projekts maksā sākot būtībā no 5,000 un uz augšu. Un jūs nodarbojaties tikai ar projektiem, ja? Tikai. Tas nozīmē, ka par uzstādīšanu jāvēršās pie citiem cilvēkiem. Jā, mēs tikai projektējam un izstrādājam projektu. Būtībā tas, ko mēs darām, tas ir, kā mēs sastādām recepti, lai būvnieks zina, ko būvēt. Jā, lai viņam ir skaidrs, ko būvēt, un lai arī viņš var pateikt, cik tas maksās un kā tas ir realizējams. Sakiet, kāds bija jūsu visplašākais projekts? Varbūt jūs vēlaties padalīties ar to, ar ko visvairāk lepojaties? Es patiesībā lepojos ar ļoti daudziem mūsu projektiem. Mēs strādājam ne tikai ar privātmāju dārziem, bet arī ar publisko ārtelpu, ar parkiem, ielām, skvēriem, ar daudzdzīvokļu māju pagalmiem un strādājam kopā ar arhitektiem, ja, pie tiešām tādām lielām teritorijām. Mans vislielākais lepnums ir tad, kad pēc 5 gadiem klients zvana un saka, Anna, atbrauc ciemos, cik viss ir skaisti.